Rīgā aktīvists ir sašutis, pieturvietu vairs nav. Tas ir tas pats aktīvists, kurš pacēla glāzi svinot Geto Games slēgšanu. Urbāns nebija sašutis, kad pie varas nāca Jampampiņu banda, viņš ir viens no viņiem. Urbāns nebija sašutis arī tad, kad šie Jampampiņi simtiem tūkstošus iztērēja stādot kokus betona klučos, kas nokalta, jo tāda ir šo cilvēku izpratne par zaļo pilsētu. Nauda nav viņu pelnīta, ko gan taupīt. Šī brīža sašutums ir nesaprotams. Jampampiņi kopš 2020. gada nespēja sakārtot pieturvietu jautājumu, un šī situācija ir 5 gadu darba rezultāts. Ja pie teikšanas tiek šādi deputāti vai aktīvisti, ir tikai degradācija. Pacel Urbāna glāzi, drīz lielu daļu no Jampampiņiem izdzīs no domes un sāksies normāls darbs. Ne dīvainu aktīvistu, bet rīdzinieku labā, lai viņiem būtu ērti un labi.